Nu, sveiciens manā video ierakstā. Šo video ierakstu tātad mēģināšu uzgrūst augšā sociālā tīkla YouTube, redzēs, kā sanāks interesi pēc eksperimenta kārtā. Un mēģināšu tātad pārbaudīt, kā šis pasākums viss man tātad darbojas. Gribētu padalīties tādā tēmā, tā kā man jāaktivizēt YouTube premium. Ja, ir daudz video iekšā, kur rāda pa psihuškam, kur rāda pa nāves sodimu, pa visādākam šitādam te lietam. Ja, un visi ir gandarīti. Bet neviens no cilvēkiem nespēja aizdomāties līdz vienam jautājumam, ka tas, ko cilvēks dara, tās ir sekas. Ir jākaro ar cēloni. Ir jākaro tad, kas līdz to cilvēku tā tad noved. Līdz to, ka viņš ir gatavs kādam ķerties klāt pie mantas, pie dzīves un tā tālāk. Mans vērtējums šī pasākuma ir tāds: neviens no cilvēkiem tātad nav tiesīgs atņemt otrai dzīvai būtnei dzīvi, ne cilvēkam, ne dzīvniekam, neviens. Planēta Zeme mūs uztur, daba mūs apgādā ar nepieciešamiem resursiem, kas tai ir pieejams. Par to mums ir jābūt pateicīgiem. Tas, kas mums liekas kā ikdiena, kādam var būt dzīves sapnis. Ja cilvēks uzskata, ka tas bija liktenis, kas viņu mainīja, nē. Ir cilvēkam tātad ir iespēja dzīvē darīt to, ko cilvēks tātad pats izvēlās darīt. Vai viņš to dara, vai viņš to nedara. Ir daudz cilvēku, kuri uzskata, ka neskatoties uz visu, viņš vai viņa vadīs automašīnu lielā ātrumā. Plus vēl automašīnā skan mūzika, plus vēl ir telefons pie auss. Ja vairāk kādu cilvēku, tātad tur tiek pīpēs, tur tiek lietots alkohols mašīnas salonā, viss notiek. Un notiek tas, kas notiek. Tātad ir cilvēku izvēle, vai tu to dari, vai tu to nedari. Jā, daudz teiks, mēs nezinājām. Kā ķīnietis uz šo situāciju saka, muļķis mēs esam kļūdam, tātad gudrs no cita. Bet, ko šī pasākumā var pateikt es? Ķīnietis saka, necenties kādu apdzīt, bet nekļūdies virzienā. Ar automašīnu, ja tu brauks 50 km/h, viss būs normāli. Saucamajā padomjas Savienības laikā autobus brauc ar ātrumu 50 km/h, neātrāk. Visi nokļuva no punkta A līdz punktam B, teiksim. Ja pat autobusos bija rakstīts, brauci lēnām, tevi gaida mājās. Ja. Tagad ir izdomāts, ka tagad ir jāskrien šausmīgi lielos ātrumos, šausmīgi viss ir jādara, šausmīgi visi, teiksim, ir, kā sacīt, jāsaka, ir jāuzstāj, jā, tātad tas tā ir. Runājot par daudzām dzīves problēmām, daudz cilvēku, teiksim, iekuļas nepatikšanās, aiziet uz kaut kādu balvu, kaut kādu pasākumu, dara to, ko visi dara, lieto alkoholu, nikotīnu, tādā gara to, ko visu daba piedāvā. Daba tev neko neaizliedz to darīt. Visu, kas tev prātā iešaujas, bet par sekam atbildes pats. Par cēloni atbildes pats. Kaut kā tā. Un daudzi cilvēki
tādos pasākumos iekuļos ļoti lielās problēmās. Es sakā, es gāju uz ballēm, redzu, zobu mutē nav, jā, nu, visi tā kā tas ir, jā, tagad es palīdzu gudraks. Es daudz ko mācījies, kaut ko, teiksim, sāc no viss tā saprast, un uz ballēm neju, jā. Bija nesen atpakaļ, bija Līgo balvu, tā tad, ja daudzi man pāmet, kāpēc tu neej tusēt, foršs baļuks. Es zināju, ko šis baļuks piedāvā un kādam mērķim viņš ir paredzēts. Tātad tur ir cilvēki, tātad, kur lieto alkoholu, un kas to, lai zina, ko vēl lieto bez alkohola, jā, un tātad, nu, ir tā, kā tas ir, jā. Un es nolēmu, ka man tas nav vajadzīgs. Toties bija tādi, kuri man viedokli neatbalstīja, nu, rezultāts ir tāds, kāds viņš, diemžēl, ir. Jā. Tāpēc, teiksim, ja tiešām cilvēki ir draudzīgi, pasēž savā draugu lokā, tad tam jābūt draugu lokam ar vienu mērķi, lai nerasties konflikts situācijas kā tādas. Nu, ot. Un tā arī cilvēks veido savu likteni. Pagātne ir tā, nevis lai no tās atteikties, kā no nevajadzīgas lietas, bet lai no tās mācīties. Tagadne ir, lai mēs labotu pagātnes kļūdas, jo no tā ir atkarīga mūsu nākotne. Un tas arī ir mūsu liktenis. Kopš mēs piedzimstam, vienam ir vieglāk uzsākt dzīvi, jo piederīgie ir tie, kas ir pagātnes atbalsts. Citim jāsāk daudz grūtāk, bet uzsākt var katrs un savu dzīvi, teiksim, turpināt. Lai cilvēks izdzīvot, teiksim, bez jebkādām problēmām, savi plāni ir jātur pie sevs. Tu nevari iet apkārt pa mājām, pa pilsētiņu un stāstīt, vot es darīšu to, man būs tas, man būs šitas. Ja cilvēks tā darīs, viņa plāni izjuks, tas ir viennozīmīgi, jā. Un ienaidnieku uzbrukumu tu vari paredzēt, bet draugu nodevību nevienmēr. Tātad draugu nodevību nevienmēr. Un tā tas arī ir. Tur nav jābūt psihologam, tur nav jābūt ezotēriķim, lai to visu saprastu. Ja tu gribi kaut ko dzīvē sasniegt, vienalga, kas tas būtu, tev jāsēž kluss. Vienalga, kā tev gribas pastāstīt draugam vai draudzenei vai kādam citam par savam iecerēm, par saviem mērķim. Tu, lai to visu sasniegt, sēd kluss. Tad, kad tu to esi sasniedzis, tev ar to nav jālielās, vot es to sasniedzu, bet tu to nesasniedzi. Vai jūs to nesasniedzat? Tas ir nākošais variants, nākošā iespēja, kā šis mērķis var tikpat ātri, kā atnāca, var arī izgaist. Ja? Daudzi cilvēki uzskata, ka laime ir pats galvenais. Laime, veselība, nauda, bagātība. Nē. Vislielākā vērtība ir saprātam, zināšanām, pieredzei. Tam ir vislielākā vērtība. Ja tev ir zināšanas, ja tev ir pieredze, tu sevi var pasargāt no tādām situācijām, kur citim tas ir neiespējami. Un to, ka mēs katrs domājam savādāk, nedomājam visi vienādāk. Ja? Šādi šī pasaule tātad ir iekārtot, jā. Ot kaut kā tā apmēram, jā, kaut kā tā. Tas ir tas, ar ko es gribēju padalīties.